Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausieties mūsu baznīcas gada pirmās svētdienas, adventa pirmās svētdienas tekstu no Lūkas evaņģēlija 19. nodaļas. To sacījis, Jēzus devās tālāk uz Jeruzalemi. Kad viņš bija tuvu Betfagas un Betānijas pie tā sauktā Eļļas kalna, tad sūtīja divus no saviem mācekļiem sacīdams: ejiet uz to ciemu, kas atrodas jūsu priekšā, un tur jūs atradīsiet piesietu ēzeļu kumeļu, uz kura vēl neviens cilvēks nav sēdējis. To atraisiet un atvediet šurp. Un ja kāds jums jautā, kāpēc jūs to atraisāt, tad atbildiet: tam kungam vajag. Un tie, kas bija sūtīti, nogāja un atrada tā, kā viņš tiem to bija sacījis. Bet, kad tie gribēja atraisīt kumeļu, tā īpašnieki viņam jautāja: kāpēc jūs to raisat vaļā? Bet tie atbildēja: tam kungam viņa vajag. Un aizveduši to Jēzum, tie uzklāja kumeļam savas drēbes un uzsēdināja Jēzu tam virsū. Bet viņam jājot, tie izklāja savas drēbes uz ceļa. Bet, kad viņš tojās Eļļas kalna nogāzēji, viss mācekļu pulks skaņā balsī priecīgi sāka slavēt Dievu par visiem brīnumu darbiem, kurus tie bija redzējuši, un tie sauca: slavēts, kas nāk mūsu ķēniņš, tā kunga vārdā. Debesīs nu ir miers un slava augstībā. Tad kādi no farizējiem, kas bija starp ļaudīm, viņam sacīja: mācītāji, apsauc savus mācekļus. Bet viņš atbildēja: es jums saku, ja šie klusēs, tad akmeņi brēks. Nāc, Kungs, svētais gars, nāc, apgaismo mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Dievs nepamet mūs vienus, bet nāk pie mums. Tāda ir mūsu adventa patiesība. Dievs nepamet savas radības grēkā. Viņš arvien nāk mums pakaļ. Viņš arvien nāk un meklē mūs. Gluži kā paradīzes dārzā pēc grēkā krišanas, Dievs nāca pie Ādama, viņu meklēja un jautāja viņam: kur tu esi, Ādam? Kur tu esi palicis? Lai kādos krūmos mēs slēptos, lai kādos sirdsapziņas sarežģījumos mēs atrastos, Dievs arvien ar lielu neatlaidību, ar lielu pacietību nāk mums pakaļ, nāk mūs meklē, nāk mūs atrod, lai mēs nepaliekam savos grēkos, lai mēs izbeidzam no viņa slēpties un bēgt. Un tā tas ir bijis jau no sirmas senatnes. Dievs ir sūtījis praviešus, pravietodams un cilvēkus meklēdams. No vissenākajiem laikiem Dievs ir sūtījis eņģeļus, sūtījis tēvus, patriārhus, priesterus un praviešus. Un tiem visiem galvenais uzdevums bija saukt un aicināt: atgriezieties, cilvēki. Un kad ar to vēl nepietika, Dievs lika piedzimt jaunavas dēlam Bētlemē. Jā, šis īpašais bērns bija sūtīts un no debesīm nācis tieši tā paša iemesla dēļ, lai meklētu un atrastu grēciniekus. Viņā skanēja tā dievišķā balss, pavisam cilvēciski un saprotami. Šī balss aicināja, skubināja, modināja, meklēja un sameklēja ikvienu pazudušo, kas bija apkārtnē. Tā Dievs mūs nepamet vienus, bet arvien mūs meklē, arvien mūs apmeklē. Un vispirms jau tas ir noticis Bētlemē. Mēs ejam tagad pavērsuši skatus uz Bētlemi.
Bet Bētleme vēl nav ceļa gals. Pārāk daudzi, diemžēl, apstājās Bētlemē un apstājās pie sentimentālas jūsmošanas un tālāk netiek. Īpaši šodien, kad advents un Ziemassvētki ir apauguši ar visādām akcijām un atlaidēm, ar visādiem feelingiem un dekorācijām, tad liekas, ka šie svētki noņirb gar mūsu acīm kā tāda sentimentāla pastkartīte. Un arī mēs paši skrienam tā, ka vienkārši nav laika. Kā lai visu paspēj, kā lai noķer. Un tad vēl galā jānoķer šo kņudošo silto sajūtu, kas ir Ziemassvētki. Tāds ir šodienas cilvēka lāsts un nolemtība, kas tālāk par ārišķīgo virspusējo netiek. Jā, bet kurš aiz visa tā ierauga Dievu? Kurš ierauga viņa darbu? Tas ir kaut kur pasēts un pazaudēts. Tas ir kaut kur nogrimis aiz mūsu laicīgās dzīves spožuma, posta un nebeidzamajām kaislībām, ar ko cilvēki noņemās. Mēs esam kā apreibuši, kā nepiesātināmi ar visu šīs dzīves trivialitāti. Nebeidzama izklaides industrijas plūsma gāžās pār mums un mūs izkaisa un izkliedē un fragmentē tā, ka mēs beigās vairs nesaprotam, kas ir svarīgs un kas nav, kas ir jēdzīgs un kas nav. Šajā ārējās dzīves pārņemtībā modernā cilvēka dvēsele ir kļuvusi tik apātiska, tik vienaldzīga, ka tas vairs pat nejūt sevī nekādus dvēseles spēkus, nekādas aizrautības, nekādas kaisles pēc patiesības tur vairs nav. Tāpēc adventi un Ziemassvētku vajadzētu padarīt par tādu lēnāku, mierīgāku iedziļināšanās un lēnības laiku. Kaut tas būtu iespējams. Un šodienas teksts arī mums atgādina tās lielās lietas, kur Jēzus tieši apmēram no Bētlemes dodās uz Jeruzālemi. Tā viņš mums rāda šo savas dzīves trajektoriju. Viņš ir no debesīm nācis, viņš ir cilvēks tapis, lai mērotu tieši šo Jeruzālemes ceļu. Un šodienas teksts mums rāda, kā viņš ir pagriezis savu vaigu uz Jeruzālemi un dodās pūpoļu svētdienā pretī savam liktenim. Kur debes Tēvs viņu ved? Uz lielo izredzēto Jeruzālemi. Jā, bet vienlaikus tā ir pilsēta, kas nokauj praviešus un tos, kas pie viņas sūtīti. Tur šai pilsētā izšķirās ne tikai viņa liktenis, bet arī mūsu liktenis. Un kurš gan to redz? Kurš to pamana? Kurš to liek pie sirds? To, ka Dievs mūs nepamet vienus, bet nāk pie mums žēlastībā. Šo patiesību atcerēsimies īpaši tad, kad esam kādās sirdsapziņas grūtībās, kad esam sapinušies savā dzīvē, kad esam sapinušies savos grēkos un motīvos. Viņš toreiz izšķiroši nāca, lai visu nokārtotu, un viņš nāk pie mums vēl joprojām. Jo ko gan citu nozīmē advents, ja ne viņa atnākšana? Ko gan citu nozīmē katrs mūsu dievkalpojums, ja ne viņa atnākšana un tuvošanos mums? Un to spēcīgi atgādina pirmā adventa vārdi. Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis. Jā, un kā viņš nāk? Viņš nāk kā cilvēks, viņš nāk pazemīgs. Tieši tā ievērojiet, viņš nāk pazemīgs. Kad mēs dzirdam par adventu pazemību, tad mums kādreiz liekas, vai mums nevajadzētu kaut kādu jaudīgāku palīdzību.
ne tik pazemīgu. Mums liekas, ka cilvēkiem drīzāk ir vajadzīgs nevis labais gans, bet elektriskais gans. Ko tādu, kas tiešām cilvēkus sakratītu, sapurinātu, darītu viņus no jauna? Nesen mēs dzirdējām sprediķi no Habakuka grāmatas, ka Dievs nenāk tikai pazemīgi. Viņš nāk cauri vēsturei arī pavisam spēji, vareni un neatvairāmi. Kā mēs tur dzirdējām, Dievs tur vareni jāja ar spēcīgiem zirgiem un ratiem. Kā viņš samina zem kājām visu pretestību. Kā viņš samina trakojošās jūras haosu. Tur zem viņa kājām zeme dreb, šķeļās, brūk mūžīgie kalni, un nav vietas virs zemes, kas to visu nejustu. Vai Dievs nav kungs, soģis un tiesnesis pār visiem cilvēkiem, pār visiem zemes galiem? Ir. Vai visi ceļi reiz nelocīsies viņa priekšā, debesīs un virs zemes? Locīsies. Vai ikvienam nebūtu jāizbīstās par visvareno dievišķo tiesu, kas nāk? Būtu. Pravietis prasa, kas gan pastāvēs viņa atnākšanas dienā, jo tā diena būs kā kausējamā krāsns. Bet tad mums arī jādzird šī vēsts. Mēs šodien klausamies par kungu, kas jāj uz pazemīga ēzelīša. Mēs dzirdam par lēnprātīgu nācēju. Un tas ir pāri par mūsu prātu un saprašanu. Kā tas savienojās viņā, šis varenais un šis pazemīgais, šis neaptveramais un šis cilvēka veidā nākušais. Tas ir vislielāko pretstatu savienojums, ko mēs varam iedomāties. Bet tas pats visvarenais jātnieks neierodās šeit uz parasta ēzelīša. Vai viņš, kas nāk vareni un neatvairāmi, nenāk šeit, lai taptu pavisam vājš un visu atraidīts? Bet vienlaikus arī ieskatieties, arī viņa pazemībā viņš ļauj nojaust savu viszināšanu, visvarenību. Arī šādā brīdī viņš īsteno savu dievišķo mērķi, un tas ir neapturams, tas ir neatvairāms. Jūs dzirdējāt, kā viņš saviem mācekļiem deva norādījumus: ejiet, atrodiet, tur būs piesiets ēzelītis, atsieniet to, un ja jums prasīs, tad atbildiet, tam kungam to vajag. Tāda interesanta epizode, kas mums parāda to, viņš visu zina, viņš visu var. Ar tādu visvarēšanu, viszināšanu viņš vada katra cilvēka dzīvi. Vai tāda nav arī mūsu dzīve kopā ar viņu? Dievs vada mūsu dzīvi ar noteiktu mērķtiecību. Ko viņš dara, to viņš dara, un nekas viņam nestājās ceļā. To mēs redzam vairāk kārt Bībelē, praviešos. Piemēram, pravietis Jesai saka, viņš salīdzina to kungu, savu kalpu, ar neatvairāmu bultu. Bultu, kas nekļūdīgi lido pretī dievišķajam mērķim. Tāds ir mūsu kungs, toreiz, šodien un mūžīgi. Tā viņš vada mūsu dzīvi, par to nešaubieties. Viņa varenībai nav robežu. Viņš valda pār mūsu dzīvi, un viņš pat dara neiespējamo. Kad mēs lasījām šo tekstu, uzdosim šo jautājumu. Uz ko tad viņa bulta bija nomērķēta tajā brīdī? Tā bija uz Jeruzalemi. Tā bija nomērķēta uz krustu. Tā bija nomērķēta uz visiem mums. Tā bija nomērķēta uz visiem mums bez izņēmuma, bet labā nozīmē nomērķēta. Viņš bija nomērķējis pret savas dzīves izšķirošajiem notikumiem. Un interesanti, Palmu svētdienā
Viņam pretī vēl un apkārt vēl bija sveicēji. Viņam bija atbalstītāji. Tur varēja teikt, vieni ir par viņu, vieni pret viņu. Vieni ticēja, citi atraidīja. Vieni bija sekotāji, citi pretinieki. Bet pa priekšu vēl pēdējiem atbalstītājiem bija jākļūst par atkritējiem. Un pie krusta viss tā arī notika. Visi kļuva par pretiniekiem. Pat tuvākie nodeva viņu. Jēzus palika viens, pilnīgi viens, nodots, noliegts, pamests. Un tā tam bija jānotiek. Uz to viņš gāja. Visi pagrieza muguru pret savu kungu pie krusta. Kāpēc viņi to darīja? Lai viņš varētu uz visiem pagriezt savu vaiga gaišumu un labvēlību. Tas ir saskaņā ar Pāvila vārdiem. Tā Dievs visus ir pakļāvis nepaklausībai, lai pār visiem apžēlotos. Un citā vietā viņš saka, jo raksti ir visu saslēguši grēkā, lai apsolījums taptu dots ticīgiem ticībā uz Jēzu Kristu. Jo kā tad viņš par visiem varētu apžēloties? Kā viņš visiem varētu dot piedošanas un dzīvības apsolījumu? Kā viņš cietās sirdis varētu darīt jaunas? Kā lepnos darīt pazemīgus? Viņam pašam visu vajadzēja ņemt uz sevi. Viņam visu vajadzēja saslēgt šai nepaklausībā, lai visus darītu paklausīgus un par visiem apžēlotos. Tā ir pārsteidzoša Dieva atbilde, ka viss tas Dieva glābšana notiek caur viņa necilo piedzimšanu, caur viņa pazemīgo ierašanos ēzelīša mugurā un caur viņa gaužām vientuļo gājienu uz krustu. Tā ir dievišķā bulta, kas trāpa glābšanas mērķī. Tā viņš paveic neiespējamo. To, ko mēs paši savā grēcīgajā cilvēcībā nekādi nespējam. Viņš tiek galā ar mūsu grēku. Viņš tiek galā ar mūsu nāvi. Viņš tiek galā ar mūsu pazušanu. Vai nav dziļi simboliski, ka tauta toreiz sveica viņu, cērtot un klājot zarus? Viņi vilka nos savas drēbes un uz ēzelīša klāja drēbes, uz ceļa klāja drēbes un sveica šādā veidā viņu. Vai tas nav simboliski? Tik daudz nederīgu, grēcīgu skrandu, kas ir cilvēku dzīves un cilvēku pašu taisnības skrandas. To visu vajag novilkt. To vajag visu mest zem Jēzus kājām. Un tad, kad pie Golgātas krusta viņš dara šo neiespējamo, kad viņš izpērk mūsu grēkus, tad šie vārdi atklājās mums pavisam jaunajā veidā. Tā kā šodien mēs varam teikt, novelciet savus grēku drēbes, novelciet savu paštaisnību. Novelciet savu veco cilvēku un apvelciet jauno Kristus cilvēku, kas radīts patiesā taisnībā un svētumā. Kad Kristus nāk, viņš grib iemājot pie jums. Tad vecajām kaunpilnajām lietām ir jāpazūd, tās ir jāatmet. Un ar viņa piedošanu ir jāsāk viss no jauna. Tāpēc mēs varam šodien arī teikt, sveiksim viņu, cirtīsim zarus, izmēzīsim, šķīstīsim, tīrīsim visu savā dzīvē. Visu, kas kremt un nospiež mūsu sirdi, novilksim to veco, noliksim veco smagumu, apģērbsim jauno. Viņš ir nesis visas pasaules grēkus, viņš ir nesis arī jūsu grēkus. Tie tagad ir piedoti. Jūs esat jauni radījumi. Jūs esat jauni Kristū, dzīvojat kā šie jaunie Jēzu Kristū. Tāpēc mēs šodien varam pievienoties arī šim te pūļa saucienam, slavēts, kas nāk mūsu ķēniņš, tā kunga vārdā.
Debesīs nu ir miers un slava augstībā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš visus grēkus ir izpircis un piedevis. Viņš nāk pie mums arī šodien ar saviem krusta augļiem. Tad, kad jūs dzirdēsiet piedošanu, kad jūs saņemsiet svēto vakarēdienu, kad jūsu sirds iesils evaņģēlija ticībā, tie ir Kristus krusta augļi, kas nāk pār jums. Viņš arī atvērs jūsu lūpas, lai jūsu mute varēs teikt viņa slavu. Tā ir mūsu adventa patiesība, par kuru šodien priecāsimies. Dievs mūs nekad nepamet. Viņš ar vienu nāk mums tuvu savā žēlastībā, arī šodien un šeit, kur 2 vai 3 vai vairāk ir pulcējušies kopā viņa vārdā. Tur viņš pats ir mūsu vidū. Tur viņš pats, kā solījis, nāk visu varens, bet reizē arī pazemīgs. Tikpat pacietīgs kā toreiz, ar visiem mūsu trūkumiem, vājumiem, kas vien mūs kremt. To atcerēsieties šai adventa laikā, kas mūsu gada laika ziņā ir viens no tumšākajiem, drūmākajiem un mazcerīgākajiem laikiem. Atcerieties to, tas kungs jūs nekad nepamet. Viņš jūs patur savā tūmā. Palieciet jūs arī viņa tūmā. Pie krusta viņš visu ir paveicis. Tā bulta ir trāpījusi mērķī. Jūsu pestīšana ir piepildīta. Viņš šodien veic šo darbu jūsu sirdīs caur vārdiem, caur sakramentiem. Viss ir izdarīts jūsu glābšanas labā. Nešaubieties, tas kungs ir tuvu. Tas kungs ir jums klāt. Jūsu mutē, jūsu sirdī. Ticiet tam. Āmen.